Čau, mani sauc Laura. Šobrīd atrodos 3,5 mēnešu garā studiju mobilitātē Radumā, Polijā. Un šī ir Erasmus dienas grāmatas 7. epizode, tā kā skaties, lai zinātu, kā man tā gāja. Hi guys! Staigājām par Rīgu, un tas meitenēm cenšos iemācīt pāris vārdus latviski. Labdien! Apmēram šādi mums šobrīd iet. Es centos pateikt priecīgus Ziemassvētkus, un viņām gan arī bija lobotomija galvai, tāpēc pagaidām mums ir labdien. Aptieka. Drogas. Drogas is not a Latvian name. Oh, what else do you know? Pierīgus. Priecīgus. Priecīgus. Svagus. Svagus. Swag. Priecīgus swag. Yeah. This facade is being is that English? Priecīgus svētkus un labdien! Sei priecīgus Ziemassvētkus! Oh. Can you just say Priecīgus Labdien? Ziemassvētkus! Something like that. Priecīgus Ziemassvētkus! Pose with the dessert. Very slay, very slay. Meitenes mēģinās kārumu pirmo reizi. Kad jau redzēs. Feels like an ice cream, Try it. kind of. Well, it's good actually. Not that bad, the strawberry one. She doesn't like it. Because it's chocolate, I told you. It's vanilla, not chocolate. Oh. Well, what do you think of it? So sour for my taste. Well, it's a cottage cheese dessert, yeah. This feels like cheesecake with strawberry. Yeah.
manis ir aktīvs atvaļinājums un aktīva gatavošanās Ziemassvētkiem 2 vienā. Atlidojām jau svētdien vakarā. Pirmdien bijām aizbraukuši uz Ogres-Zilajiem kalniem. Jūs jau redzējāt noteikti pāris klipiņus no tā. Bijām arī pēc tam otrdien, ja nemaldos, slidot ar meitenēm. Bijām arī pa centru pastaigā. Vakardien bija nedaudz tās chill day. Es aizbraucu uz manikīru. Mēs bijām vakariņās ar draugu. Meitenes pačiloja, jo šodien viņām brauciens uz Lietuvu. Šodien mēs ir Lietuvā, Viļņā. Un mēs ar draugu izdomājām uztaisīt lielo tīrīšanu pirms jaunā gada. Pārbīdījām mēbeles manā istabā, jo vajag kaut ko jaunu dzīvē. Satīrījām visu kārtīgi un tagad ar ziedojumajām drēbēm un depozītu brauksim uz veikalu. Kaut kā tā, vēl jānopērk pāris pēdējās dāvaņas, jo mēs svinam Ziemassvētkus parītdien 28. Un mums vēl nav eglīte. Tā kā mēs vēl neesam svinējuši pēc eglīte un jāatrod eglīte. Cerams, ka lētāk nekā pirms pāris dienām, jo lielajām cenām pa 40 eiro liekas crazy. Bet, ja vajadzēs, tad vajadzēs. Izdomājām svinēt 28. jo daudzi netika no mūsu tās grupiņas. Un tāds ideālais datums visiem bija 28. Tā kā rīt ir lielā iepriekšanās diena, sagatavošanās darbi ēdieniem. 28. mēs jau sākam gatavot no rīta visu un arī lielā svinēšana. Kaut kā tā. Make a wish. Yes. And blow it out. One's funny. In case you didn't notice, everyone was singing in their own language, so you had different languages. I was confused. She was in English, I was in Turkish. Russian, Latvian, and she was singing Norway. So Yeah, Norwegian. Norwegian. Yeah. Happy birthday. Happy birthday, Suda. Say hi to my vlog. Tā, ka mans akumulators nomira pirms kaut kāda mēneša, un ja es izraušu lādētāju, viņš uzreiz izslēgsies ārā, nesaglabājot absolūti neko, ko esmu izdarījusi. Būtu jau labi, vai ne, ja viņš strādātu.
ir sniegs. Mēs esam pie Ušako kepkas, un tagad tikai uz viņu ir jāpaceļās, nevis jāpaceļās, jāuzkāpj augšā. Good luck, guys, good luck. Laimīgi jauno gada vlogu! Man uzdāvināja Lara, viena no istabas biedrunēm, šādu te dāvanu Ziemassvētkiem. Un es domāju, ka tagad es gribu viņas salikt. Saules puķis. Ir svētdiena, 4. Es gribēju teikt decembris, janvāris, 4. janvāris. Pulkstens ir 8:50 no rīta un ar atkal sniegu. Un es esmu ceļā uz autoostu un braukšu atpakaļ uz Radumu. Tā kā veiks pie man garajā ceļā un dodamies. Trolejbusu, vienu starptautisku autobusu, vienu vilcienu, vienu pilsētas autobusu vēlāk, un es esmu beidzot mājās. Gandrīz. Vēl kādas minūtes 5-10 ar kājām, un es būšu beidzot atpakaļ savā viesnīcā. Urā! Nenormāli garš trips. Tikai, lai apciemotu mājas uz svētkiem. Tā kā tā, šobrīd eju uz hoteli. Vajag paēst ātri kaut kādas vakariņas, iet dušā un iet gulēt. Rīt atceļās pulkstenis 8 no rīta. Mums 10 ir mītings. Viņam kaut kur bišķi pēc 9 ir jāiziet. Jautri. Esmu bišķi pārgurusi. Tehniski neko nedarīju, tikai sēdēju visu dienu, bet tas tāpat nav baigi ērti. Tā kā tā, es eju uz mājām dzert tēju un ēst maizītes, ko es neesmu apēdusi šajā braucienā. Kaut kā tā.